Autotransporta inženieru specialitātes 30 gadu jubilejas sakarā pirmo reizi esam ar profesoru Libertu ārpus fakultātes sienām. 16.09. Tā padomju laikā saucās specialitāte. Laikam gan jau tāpēc, lai ārzemes spiegi nesaprastu, ko tur lāgā māca. Ne, no tā padomju savienības laikā bija, kad katrai specialitātei bija savs šifrs un numurs. Šodien tas vairs nav mums. Bet pati specialitāte dzīvo? Jā. Specialitāte dzīvo, viņi tajos laikos saucās automobiļu saimniecību, šodien mēs viņu vienkārši saucam par automobiļu transportu. Mēs patreiz atrodamies uzņēmumā Latina, kurš ir ļoti liels mūsu speciālisti, varētu teikt tā, izmantotājs, jo šajā firmā tik tiešām strādā gandrīz 20 mūsu inženieri, kas ir beiguši, un tātad nodrošina šitie firmi viņiem darbietas. Tad, kad mēs sākām Rīgas Tehniskā universitātē, toreiz Politehniskais institūts bija gatavot automobīlisti, tad galvenā uzmanība mēs toreiz šajā specialitātei pievērsām diviem virzieniem. Tas bija automobīļu remonts un automobīļu tehniskā eksploatācija. Jāsaka tā, ka šis uzņēmums, kurā mēs patreiz atrodamies, ir saglabājis šo te darbības virzienu no saviem pašiem pirmsākumiem un tieši pamatā nodarbojas ar automobīļu tehnisko eksploatāciju un ar automobīļu remontu.